1. Mūzes 50. nodaļa, 20. pāns. Jāzeps saka, jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus. Šodienas tēma – Dievs ļaunumu vērš par labu. Pasaulē saka, viss jau ir uz labo. Nē. Mūsu problēmas un grūtības ir zem Dieva rokas, un Dievs ir meistars ļaunumu vērst par labu, defektus pārvērst par efektiem. Bet Sātana mērķis ir nozagt, nokaut un nomaitāt. Un pasaulē ir cerība, muļķa mierinājums. Viņš beigās redz, tas, uz ko viņš cerēja, ka viņš ir pievilts, viņš ir apzakts, viņš kaut ko gaidīja, bet tas bija visveltīgi, un viņš ir dusmīgs uz šo pasauli, uz cilvēkiem, uz sevi, un beigās arī uz Dievu. Kur tas Dievs, kāpēc man tā un kāpēc man šitā? Bet īstenībā viņš ir zem cita gara, viņš ir zem Sātana, un Sātans slēpjās un vienmēr tā kā grib pateikt cilvēkam, redzi, kā nav šajā pasaulē labuma, nav šajā pasaulē nekas, kas tā kā tev atnesīs beigās labus rezultātus, viss iet tik uz leju, tikai sliktāk, un tu noveco, un tu paliec ar vien nocietinātāks pret cilvēkiem, nevienam neusticies, tāpēc, ka tev ļoti stipri ir sāpinājuši, un tā cilvēka dzīvē, kurš ir bez Dieva, nāk rēta pēc rētas, nāk vilšanās pēc vilšanām, un tāpēc cilvēka dzīvē šodien ar vien vairāk un vairāk ir depresijas, agrāk tāds vārds tā kā baigi neskanēja, bet šodien tāds laiks, kad ar vien vairāk tas paliks. Ja? Cilvēki kaut liekas tehnoloģija, liekas, ka viss jums tak šir un viss ir, bet nav tā iekšējā brīvība, nav tā iekšējā piepildījuma. Tāpēc to iekšējo piepildījumu tikai var dot Svētais Gars. Un cilvēki to šodien meklē dažādās citās lietās. Un tas viss viņus pavērdzina, tas viss viņus padara atkarīgus. Tāpēc Dievs ir paredzējis, lai šodien tava dzīve beigās, lai tu saprastu vienkārši Dievu, ko Dievs grib. Viņš grib, lai viņa tauta saprot viņu, lai saprot viņu. Jo tad, kad tu lasi Bībeli, tu redzi tādu ļoti brīnišķīgu patiesību, kura bija ar Izraēlu tautu. Zini, Izraēlu tauta mums ir kā tāds liels piemērs tam, kā vajag darīt un kā nevajag darīt. Un viņi bija vesti uz apsolīto zemi, un arī mēs tiekam vesti uz apsolīto zemi. Un te interesanti, 103. psalmā, 7. pantā ir teikts, viņš mūzumu atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. 2. Mūzes 33:13. Un Mūzes sacīja tam kungam, redzi, tu man saki, vadi šo tautu augšup, bet tu man nesaki, ko tu sūtīsi ar mani, kaut gan tu esi sacījis, es tevi saucu tavā vārdā, un tu esi labvēlību atradis manā acīs. Tas pats ar mums, Dievs ir labvēlību caur Jēzu Kristu mums dāvājis, agrāk bija ķēniņiem tāds scepteris. Atcerieties, Estere, viņa baidījās iet pie ķēniņa, jo viņa nebija aicināta. Kad ķēniņam sagribētos ķēniņiem redzēt, tad viņš paaicinās. Bet ja nē, un ja scepteris būs nolaists un viņa atnāks pie viņa tur troņa zālē, kur viņš sēdēja uz savas troņa, ja viņa ienāks un tas scepteris nebūs pagriezts pret viņu, viņš tāds apaļa bumba tāda bija, tāds koks un tāda apaļa bumba. Un ja viņš nepacels to scepteri un nepavērsīs pret viņu, viņa saka, mani uzreiz bende paņems un es būšu uzreiz nonāvēta. Es esmu ļoti lielā riskā. Tāpēc gavēsim un es iešu un es lūkšos par savu Izraēlu tautu. Atcerieties, Esteres grāmatu. Un tad, kad viņi iegāja, viņi paskatījās, ka viņš paņēma to scepteri un pagrieza. Tad tu esi žēlastību saņēmusi. Un šodien Jēzu Kristu šis scepteris ir pagriezts pret katru no mums. Tu nebūsi nonāvēts, bet tu esi atradis žēlastību un tu būsi glābts. Slavu Dievam par to. Mēs esam izglābti. Dievs ir pateicis, ka tu esi žēlastību dabūjis, viss tevi brīnišķīgi, tu esi šodien svētīts. Un te ir teikts tālāk, pasties. Tagad, ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzams, liec man zināt tavu ceļu. Mēs esam labestību atraduši, mēs esam brīvību atraduši, mēs esam dziedināšanu saņēmuši, mēs esam draudzi foršu saņēmuši. Un ko vairs? Jāskatās, kā mani bērni izaugt, kā viņi precēsies, kad jau mazbērni nāks, un tā mēs dzīvosim tālāk. Ko vēl vairāk vajag?
Tā kā naudiņa jau ir, tā kā Dievs svētī, darbiņš ir, tā kā sieviņa ir, atrada viņu draudzē ļoti labi, brīnišķīgi labi, ka draudzē un labi. Tas ir sakārtots, bērni arī, tā kā viss it kā ir, viss, ko tālāk. Un tur ir mūsu klupšanas akmeņs, dārgie. Mēs apstājamies. Jo kāds teica tā, ka mūs pie Dieva atved vajadzība, bet atstāja pie Dieva un pat draudzē aicinājums. Un aicinājumu uzzina tie, kas pazīst aicinātāju. Dievs nekad nedalīsies ar saviem plāniem. Ziniet, es nevienam tā nestāstu, jebkuram tur garām gājam. Gribu es tev pastāstīšu par saviem plāniem, ko mēs tur ar sievu, ko mēs tur ar bērniem, ko mēs tur ar draudzi. Tas tiek atklāts tikai tuviem cilvēkiem. Kalpiem, kuri ne tas, ka tā kā kalpi, ir jādara, jākalpo, takš ir Dievam. Bet kalps tā ir sirds. Tas ir tā, Dievs darbojies caur mani. Es gribu pakalpot šai paaudzei, es gribu pakalpot šiem cilvēkiem. Un tāpēc atklāsmes grāmatā 1. nodaļā, 1. pantā ir teikts, Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs zinām savam kalpam Jānim. Pasties vēl Amosa 3:7, jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklājis savus noslēpumus praviešiem, saviem kalpiem. Un turpat 4. nodaļā 13. pantā pasties. Jo redzi, viņš ir tas, kas veido kalnus, rada vēju un atklāja cilvēkiem, kas viņam padomā. Viņš grib to atklāt, viņš grib dalīties ar saviem plāniem. Tāpēc Bībelē teiks, ka Jēzus ņēma mācekļus saurup un viņiem izskaidroja līdzības, kaut kādas lietas. Viņš teica mācekļiem, drīz cilvēka dēlam ir jābūt vestam uz krustu, viņu nonāvēs, un viņš 3. dienā augšām celsies. Kam viņš to teica? Saviem tuvajiem mācekļiem. Tāpēc, ja tu gribi, lai Dievs ar tevi sāk atklātāk vai vairāk tev kaut ko stāstīt par to, ko viņš ir nodomājis tavā dzīvē, tev ir jāpietuvojās viņam tuvāk. Tev ir jāvēlās, jo viņš neuzspiedīs sevi tev. Tev ir vienkārši jāpasaka, Dievs, es negribu būt vienkārši nomināls kristietis. Visi vecās derības cilvēki, kurus mēs redzam kā varenus ticības vīrus, viņiem bija šī lietiņa. Uz viņiem bija Dievs runājis. Sakiet, Abrahamam Dievs bija runājis? Kā viņš ir nosaukts Abrahams? Draugs. Ot jautājums, tu esi draugs vai tu esi vienkārši patērētājs? Bībelē teiks, atteita no manis, ļaunā darītais, un nekad neesmu pazinis. 7. nodaļa, 24. pāns, 23, 24. Mateja evaņģēlijs. Kāpēc? Tāpēc, ka nekad nekas kopējs, tikai Dievs, man tur vajag noslauc. Un Dievs jau saka, es jau dodu gaismu, es dodu sauli, es dodu lietu, es jau dodu taisniem un netaisniem. Esmu devīgs Dievs. Es jau ar tādu cerību, ka cilvēki beidzot sapratīs, viņam nav grūti mūs svētīt. Bet viņš grib tā kā caur tiem svētības lietām, tā kā mēs lasījām tanī psalmā, ka Dievs rādīja savus ceļus Mozum un savus darbus Izraēla tautai. Kas ir lielāks ceļi vai darbi? Kad mēs redzam Dieva ceļus vai Dieva darbus? Zini, ka šodien kristietībā daudziem ir? Viņi redz tikai darbus. Tas, kas tur Dieva sirdī, man kad tik ir pāēdis, man kad tik ir tur sakārtojies, man kad tik ir viss izdarīt, ko man vairāk vajag? Tur ir mūsu lamatas. Zini, Izraēla tauts, kas notika, ka viņi zināja tikai Dieva darbus? Sāka kurnēt. Kāpēc te ūdens nav? Kāpēc tāds ūdens rūkts? Kāpēc gaļas nav? Kāpēc tās gaļas nav? Jā, dzīvoja bez Dieva, gaļas bija daudz. Ja nebija, tad aizgāja tur pie gaļas, viņa man iedeva gaļu. Un tu tā sāc domāt, man nebija šitā te problēmas. Ka bija kaut kur jāslēpjas, ka tur iedzer, gāja piedzērīs ar smēķu, tagad kristietis palicis kaut kur jāiet. Kas tev pa dzīvi vispār tādu? Dievs rāda uz Izraēla tautas, kad viņi sāka neapmierināt būt, viņi nepacietās, jo tad, kad tu saproti Dieva sirdi, to var paciest. Pareizi. Tu izproti, kad mazs brītiņš un viss būs kārti, mazliet jāpaciešās, jo Dievs man ir runājis, vēl mazs brītiņš un būs.
Un ko es esmu no Dieva mācījies, ka tad, kad īpaši kad pirms precībām bija tāds moments, man ļoti smagi, ļoti grūti, es lasu Bībeli, es lūdzu Dievu, bet man ļoti, un pēc tam man Dievs tā kā izlaiž, un esmu kaut kādā lietā, kaut kādā kalpošanā, man Dievs tā kā baigi spēcīgi lieto, kādu cilvēku izglābjās, un atkal man kaut kā grūti. Pēc tam man bija ļoti grūti ar brālīti, kaut kā smagi viņu sāka pasauli vilkt, un otrā grūtība man jau 26, es neesmu vēl aprecējies, un vispār man tur viss tā kā saka, tu tā kā priekš mums neesi autoritāte, tu nemaz sievu nevar atrast, tu esi kristietis, tev 26 gados nemaz sievas nav, ja? Un tā kā man tas arī grūti, un es tā kā redzēju, ka atcerieties kaķeni bērniem, kurš ar kaķeni šāva. Ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka tā gumija uzvalkās, un tā uzvalkās, un bieži vien tā kā jau tas punkts, tas jau, ka viss. Un esmu vienmēr pamanījis, ja manā dzīvē ir tā, esmu daudzreiz Dievam pat teicis, man bija kaut kāds laiks sen atpakaļ, es saku, Dievs, man nekāda spēka nav, un tu man Dievs tāds runā, ka tev ir svētā gara spēks. Tu nedrīkst teikt, man nekāda spēka. Man tur Ceros, mēs vienreiz braucām uz Ogru, un es Martai tā saku, man tagad tik slikti, bet laikam man Dievs baigi spēcīgi tūlīt lietos. Un to aizbraucām uz Ogru, es tā kā lau paliku pēkšņi, man nonāca Dieva spēks, un Dievs man ļoti spēcīgi lietoja. Par ko tas runā? Es redzu tos procesus, kas manī notiek, un es redzu Dieva jau neredzamo roku, jo ebrejiem Dievs pārmet Izraēla tautai. Un ko viņš viņiem pārmet? Viņš saka, ka viņi nav manus ceļus sapratuši, viņi nav atzinuši manus ceļus. Un 4. nodaļā tas pats. Dievs pārmet, ka viņi mani nav sapratuši, un tāpēc viņi nevarēja ieiet Adusā. Viņi visu laiku tā kā stresoja, viņi visu laiku tur darīja kaut ko pēc miesas. Tāpēc, ka tad, kad bija viss labi, jā, paldies Dievam, aleluja, bet tad, kad bija slikti, viss liekas viņiem pamata vairs zem kājām nav. Un tieši tas sliktumā Dievs arī grib, lai mēs tik un tā viņa balsi dzirdam. Te arī teiks par to, kad šodien, kad jūs dzirdat tā kunga balsi, neapcietinat savu sirdi. Ja? Tāpēc, kad mēs lasām šeit tālāk par Mozu, 33. nodaļā, 13. pants, bet tagad, ja esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad lūdzams, liec man zināt tavu ceļu, lai es tevi zinātu, nevis par tevi zinātu, ot ir viena lieta. Var zināt par, bet var zināt pašu. Ir atšķirība. Man ir informācija, bet es to neesmu piedzīvojis. Un tāpēc, un tas ir ļoti svarīgi līdz tam, lai es tevi zinātu un varētu atrast labvēlību tavās acīs un parādi arī, ka šie ļaudis ir tava tauta. Tāpēc, ja mums būs tāda lūkšana, ka Dievs, es tā vēlos, izdari to, tu sāksi saprast Dievu labāk, tu sapratīsi, kāpēc tagad tādi procesi tavā dzīvē notiek. Kad man bija kādi grūti procesi, tad es Dievam teicu, lūdzu runā uz manu sirdi, man jāsaprot, ko man tagad darīt, ko man tagad runāt, ko man tagad domāt, uz kurien man tagad virzīties. Skatoties arī no Jāzepa dzīves, ko mēs lasījām, ka tu šo ļaunumu esi vērsis par labu, lai izglābtu daudziem cilvēkiem dzīvību. Kā bija ar Jāzepu? Jāzeps, jauns būdams, 17 gadi, viņš ieraudzīja sapni. Viņš izstāstīja to saviem brāļiem, tēvam, mātei, un viņi pateica, ka, tu ko te domā, ka tagad brāļi un mēs, vecāki, tevi pielūksim pēc tām visām zvaigznēm, pēc tiem kūlīšiem, kuri liecās viņa kūlīša priekšā visi, ja? Un ko tu te esi iedomājies, ja? Viņam Dievs to runāja, pēc tam viņam iztulkoja caur vecākiem to sapni, ka tiešām tā kā es saprotu, man arī pat cilvēki saka, ka kaut kas man priekšā ļoti liels gaida. Un Bībelē teiks, ka Dieva vārds Jāzepu pārbaudīja. Viņš bija likts siekstā. Bībelē krievu teikts «Zakovali vakovы его, и душа вошла в железо». Dušā v želieza, tas ir dvēseli iegāja dzelzī. Viņam bija dvēsele dzelzī, viņš tā jutās. Viss. Es citādīgi nevaru dzīvot. Tagad man ir jāaiziet šis ceļš cauri. Un es domāju, kāpēc Jāzes bija tik pacietīgs tos 13 gadus. Jā, viņš gaidīja, ka tad Dievs piepildīs savu vārdu, ko viņš man bija teicis. Viņš turpināja paļauties uz Dievu. Tāpēc mēs redzam, ka Jāzepa dzīvē bija visu laiku cerības spēks. Pareizi. Mēs varam pamanīt, ka viņš nekad tā kā nenolaida rokas.
ka viņš bija apņēmības pilns, viņš strādāja Potifara namā, viņš cietumā, kaut gan pret viņu bija atkal ļaunums vērsts. Tāpēc redzi, Dievs ļaunumu vērš par labu. Bet visā šajā ļoti svarīgi, lai nenocietinās tavs sirds, lai neapvainojās uz Dievu, neapvainojās uz mācītāju, neapvainojās uz māsu, uz brāli. 8:28 romieši, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, mēs zinām. Agrāk nezinājām. Es pie mācītāju. Man atkal sliktas domas prātā. Man atkal nāk tā vecā dzīve, tur par tiem, tur par šiem. Es viņiem sāku teikt. Es jau pēc vakarēdiem, man tādas domas. Andri, tas nav tavs. Tavs ir Jēzus Kristus krusts. Domā par krustu, tā ir tava patiesība. Man tāds belziens uzreiz. Un tā tu kā mainies, un tu saproti, tie ir vēlna meli, tā tu jau atšķirt var tumsu. Zini, kā Bībelē pašā sākumā, kad Dievs atdalīja tumsu no gaismas. Zini, ko izdara Dievs? Mēs bijām agrāk tumsā, un Dievs atnāca to tumsu atdalīja, lai būtu gaisma. Tāpēc atnāk gaisma, tumsa pataiziet. Atnāca Dievs, viņš tā visi mūs izgaismoja pilnībā. Ja mēs varētu šo garīgām acīm redzēt, mēs redzētu, ka mēs starojam pēc mūsu svētais gars, mēs esam svētā gara templis. Ja? Notika šī lielā pārmaiņa mūsu dzīvē. Dievs mūsu dzīvi ir mainījis, un viņš viņu maina. Tāpēc mūsu šodienas uzdevums palikt Dievā. Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, tad turpināt mīlēt, turpināt attiecībās, būt mīlēt Dievu, mīlēt sadraudzību, lasīt Bībeli. Tiem, kas mīl Dievu. Mēs tā sakam, Dievu bērniem viss nāk par labi. Nē. Tiem, kas mīl Dievu. Tur vajag arī visu to pamanīt. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, jo viņi pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Zinām šo rakstiet, redzi, viņi tur ir. Ja? Tātad Dievam bija no mūžības jau aicinājums, un tāpēc Dievs jau visu to zināja, arī ko tu tur grēkos, arī kādās situācijās tu būsi, un Dievs nekad nedomās tā, kā man tur no šitās situācijas man Andrīt izvest ārā. Dievs zināja. Tikai tanī mirklī Andrītim ir jābūt lūkšanā, jo Dievs uz viņu grib runāt. Tāpēc es cilvēkiem saku, neiet pēc alkohola tad, kad ir grūti, jo tu nedzirdēsi Dieva balsi. Un varbūt tajā mirklī vajadzēs lūgt, bet debesis būs aizvērts. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi iekritis grēkā. Tev vajadzēs rokas likt uz bērniem, kur varbūt slimo, vai uz sievu. Tavas rokas ir netīras. Bībelē teiks 1. Timoteja 2:8. Es gribu, lai vīri paceļ katrā vietā tīras rokas, bez dusmām un šaubām. Kāpēc? Kad nav, ziniet, nevienmēr ir tajās rokās svaidījums. Nevienmēr ir, bet tad, kad ir atnācis, un tāpēc mums kā vīri, kā priesteri, jābūt ir svaidījumā. Ka tu vari naktī piecelties, sieva saka, man ir slikti, ka tu vari piecelties, pamosties un sāk lūgt par savu sievu. Tā ir tā atbildība būt Dievu priekšā vienmēr. Beigās Jāzeps, redzot visu, kas notika, viņš tur palika otrais pēc faraona, atnāca viņa brāļi, viņš tā kā, un kur ir tā Potifara sieva, kuru man tās drēbes paņēma, man tādu pat stavu uztaisīja. Es zinu, ka daudz ieslodzījumā, kuri sēž, es iziešu, kā saka, ja не злопамятный, отомщу и забуду. Ja? Un viņš iekšā sēž, un viņam vienkārši viss iekšā tāda nepiedošana ir. Un tāpēc Bībelē teiks vairāk par visu, kas jāsarga savu sirdi. No turienes rosās dzīvība. Un ja šī dzīvība pārtrūks, kad dzīvība pārtrūk? Kad man pārtrūkst attiecības ar Dievu. Dzīvības nav. Es eksistēju, es žūstu. Mana sirds nospiežās, nocietinās. Es vairs nelūdzu. Man vairs nav Dieva klātbūtnes. Un tāpēc vakar arī viena sieviete, kad mēs bijām garā rindā, cilvēki nāca klāt, viņa saka, es vispār esmu apvainojusies uz Dievu. Man grūtības tur ģimenē ir. Mana sirds tāda ir nocieta. Saka, pirmais, tagad, ko darīsim, jūs lūksiet piedošanu Dievam par to, ka jūs esat nocietinājusies. Kāpēc mēs nocietināmies? Tāpēc mēs nelīdz galam saprotam viņu. Jo Dievs visu laiku ir uz troņa. Man arī viena māsa nesen zvanīja, saka, mācītāji, kur ir Dievs? Vienkārši, kur ir Dievs? Man tādas lietas, kur viņš ir? Vienkārši man viens jautājums, pasakiet, kur viņš ir? Man tā saka. Es saku,
Es tā noklausies, man pauzīt tā klausīt, tur izlaiž, zinu, ka visu savus tvaikus izlaiž. Es saku, Dievs ir uz troņa. Bet kāpēc viņš man jautā, viņš man nerunā? Es saku, viņš ir jau iespējams runājis. Viņš jau ir runājis. Kāds teica tā, tad, kad eksāmeņi notiek, skolotāja eksāmena laikā klusē. Tāpēc es ticu, ka ir kaut kas runāts. Varbūt mēs baidamies tajā ieiet, vai mēs baidamies to pieņemt. Šitās te dienas ir tieši 30 gadi, kad es pieņēmu Jēzu Kristu. Ja? Un par šiem 30 gadiem es varu tiešām vairāk, ko es varu pateikt, kas ar mani sirdi notiek. Es kaut ko vairāk palieku paļāvības pilns no tā, kas notiek. Ka tā kā mieru, tikai mieru. Kā dzirdēt viņu, saprast viņu. Man tagad pēdējā laikā, ko es vēl, ja kāds tur kaut kas cilvēks kaut ko tur tā kā nepareizi tā kā izdara, es tur tā kā jau gatavoju runu, ja naktī agrāk pamostos, domāju runu. Un man zin, ko tagad māca Dievs? Un tu negatavo to runu. Un tu es viņam šitā pateikšu, es viņam šito pilšu, es viņu tā kā, un tu es viņu nolikšu. Un ka parasti ir, kad nolikt, tad hop, un tu pēc iespējas ātrāk vajag nolikt. Ja? Un es tā kā jau tā kā gatavoju. Un zini, Bībelē teica, ka daudz ko cilvēks apņemas savā sirdī, bet no tā kunga nākas mutē jāsaka. Vēl ko Dievs man māca tagad, ka tu vienkārši atdod man šo problēmu, kad tev būs jārisina tā problēma, ja viņi būs jārisina. Un cerēs, zini, kā domā, ka es viņu risināšu. Varbūt kāds cits parunās ar to cilvēku. Varbūt viņam pašam Dievs tur eņģeli atsūtīs, viņš ar viņam pateiks, un man nevajadzēs nemaz runāt. Proti, mēs tur nedēļu staigām tā kā stāvoklī. Staigājam, un pēc tam jau jūtam ūdeņi nogājuši. Un mēs jau tur kaut ko dzemdējam. Ko jūs dzemdējat? Un tu sadomājies ir. Un ja viss sadomā, viņš tur tādu zīloni, no kā vispār tur nav nekas īstenībā. Un tāpēc man tā Dievs tā kā māca, saka, būs situācija, un tādā mirklī es tev iedošu svaidījumu, un tu vienkārši viņiem pateiksi vārdus, kas tev būs jāpasaka. Atcerieties, Bībelē teiks, ka jūs vedīs pie ķēniņiem, pie valdības vīriem, nezūdaties, kas jums būs jo tādā mirklī svētais gars būs tas, kas runā. Un es zinu, kad runā svētais gars, un es zinu, kad runā Andris. Jūs esat arī saskārušies ar to? Ir bijuši momenti. Tāpēc forši, kad ir svētais gars. Tu vakarēji gulēt, cik Dievs bija brīnišķīgs, aleluja, cik viņš ir labs. Un tev tāda pateicība, ka esi pats līdz ar savām 5 kapēkām. Oj, Dievs, atkal es tev palīdzēju. Dievs saka, tava palīdzība ir labāk, vispār kā vecāks cerēs, saka, labāk man nepalīdz. Ja? Tāpēc šis pirmais tāds svarīgais punkts, ja? Lūdz, lai Dievs tev atklāja savu sirdi, savus ceļus, savus nodomus, savus plānus. Tu esi Dieva kalps. Tas nav Andris ir Dieva kalps. Es esmu. Es pat nezinu, kā es par šeit draudzē nonācu. Līdz galam pat nesaprotu, kas vispār ar mani noticis. Ja? Bet jāsaprot, ka visi mēs esam jaunās derības kalpotāji, ne burta, bet gara, jo mēs esam visi svētā gara templis. Uz mums, uz visiem, kā Bībelē teiks, jūs esat 1. Pētera 2.9, jūs esat izredzēta cilts, jūs esat svēta tauta, jūs esat ķēnišķīgi priesteri, jūs esat Dieva īpašums, lai paustu tā varanos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tas nav teikts tikai mācī. Jūs visi esat ķēnišķīgi priesteri. Amen? Priesteri tie, kas stāv starp cilvēku un Dievu. Tad mums ir kalpošana priekš šiem cilvēkiem. Un ķēniņi ir tie, kam ir dota vara, kuriem ir dota kaut kāda teritorija. Ķēniņiem bija dota kaut kāda valsts, kur viņiem bija jāvalda. Un šajā visā kādā veidā Jēzus ir mūs tāds padarījis, jo Jēzus pats ir ķēnišķīgs priesteris. Viņš ir gan ķēniņš, gan priesteris. Kaut gan Jēzus pēc priesterības nevarēja būt, jo Levīti bija. Viņš bija no Jūdas cilts, ja? Bet tas bija pēc Melhisedeka kārtas. Tāpēc Jēzu viss ir apvienots, un ja mēs Jēzu esam, tad Jēzus šodien tāpat darbojās uz cilvēku dzīvēm. Tāpēc tas ir tas pirmais. Ļaunums, lai citi būtu glābti, apstur darba grāmata 16.22 līdz 34. pāntam. Tātad, kad manā dzīvē notiek kāds ļaunums, zini to, ka iespējams Dievs grib caur šo ļaunumu parādīt kādam kaut ko. Ja, kad mēs braucam uz Baltkrieviju, es ļoti lūdzu Dievs dod, lai mani bērni šajā braucienā redz tevi.
Un, lai šīs grūtās situācijas, ziniet, kā ar 7 bērniem braukt kaut kur ceļojumā. Un atceros, toreiz bija ziema, un kaut kas bija, tur sala ciet, pečka nestrāda, un tās šotkas tā kā piesala, un es izkāpu ārā, un vajag vienai manai meitai ieslēgt, lai viņa tīrītā. Viņas vienkārši norauj, viņa aizlidoja projām, un mēs esam Viļņā vienkārši. Un viņa tāda sēž, teica, iekāps mašīnā. Zin kā reiz iekāp mašīnā zibeņu. It kā jēriņš tur kaut kur, jā, bet īstenībā mājās viņš ir lauva, jā. Un tādā mirklī man Dievs arī runāja, esi par piemēru šajā mirklī. Tas, protams, tev ir grūta situācija, un šajā grūtajā situācijā tu vari parādīt Kristu. Saproti? Tu vari parādīt gaismu. Un tas bija arī Mūzes, 4. Mūzes 20. nodaļa no 7. līdz 12. pantam. Atcerieties, bija moments, kad nebija ūdens un Mūzes sadusmojās. Un tur bija kaut kas cits. Viņš nevis teica, bet viņš sita pa to klinti. Viņš izdarīja kā agrāk Dievs teica, bet tagad Dievs viņam saka sit, un es parādīšu Dievu savu godību, un tad, kad viņš tomēr nenoturējās, viņš palika agresīvs, viņš agresīvi sita. Un es jums varu pateikt, ka man bieži vien, kad ir individuālās sarunas, man saka kādi cilvēki, par saviem vecākiem, es vienkārši atceros tās acis, atceros tās dusmas, kā viņš uz mani uzkliedza. Tev liekas, ka tu tur tam mazajam bērnam kaut ko tur parāvi, vēl kaut ko, ka viņam var uz visu dzīvi palikt kaut kas tāds, ka viņam tā kā bailes ienāca tanī mirklī. Viņš bija tā kā ievainots tanī mirklī. Tāpēc ļoti, ļoti, lai Dievs dod, kad mūsu tuvinieki, radinieki, mūsu bērni, lai mēs esam priekš viņiem dzīva liecība. Un tāpēc ir kaut kāds ļaunums mūsu dzīvē, un Dievs to pieļauj. Tā kā Mūzes dzīvē pieļauj šo te, kā ūdens nav, un tu tās parādīšu brīnumu, ka tu pateiksi klintī. Un tas būs kaut kas tāds, kur tu nemaz nepielieto neko, ko viņš sākumā sita. Viņa tic, varbūt tur kāda plaisiņa parādījās, un ar to plaisiņu ūdens aizgāja. Zin kā? Jā, it kā brīnums, bet varbūt tur arī Mūzes tāds malets, viņš kaut kā jūta, viņam ādara sajūta ir. Ādara sajūta varbūt, viņi tur, zin kā, izdomā. Bet tad tu pasaki un notiks. Un Dievs gribēja lielu godību parādīt šajā visā grūtumā. Bet Mūzes paņēma un izdarīja. Un Dievs saka, ejam uz nākošo apli. Es tev došu vēl iespējas, lai tu citreiz parādi manu lēnprātību. Tā kā Filipiešiem 4.5 ir teiks, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Kā tā lēnība var uzzināt, kā cilvēki visi uzzina manu lēnību? Maz piemērs vēl no Baltkrievijas. Viens brālis liecināja, viņam ofisā bija sarunājuši visi darbinieki, viņi neticīgie, pret viņu 2 nedēļas visu, ko ļaunu vērst. Kādreiz esmu iespējams stāstījis, ja kāds nav dzirdējis, būs kā atgādinājums. Un viņi 2 nedēļas visu laiku viņam kaut ko tur samudžina uz galda, kaut ko tur ieskrāpē, viņš kamēr ir aizgājis, kaut ko visu laiku, kā saka krieviski, pakasts taisīja. Un viņš vienmēr atnāk, viņš tik mierīgi, viņš nebija Kto? Viņam tā nebija. Un tad tās 2 nedēļas, viņi vienkārši teica, viņi sarunāja kolektīvi, viņš ir tāds ticīgais, mēs pārbaudīsim, kāds viņš ir ticīgais. Un pēc 2 nedēļām viņi atnāca pie viņam, lai es kaut ko viņam pat uzdāvināju, kā tādu mierinājumu balvu, un teica tā, ja ir kāds no kristiešiem Baltkrievijā, tad mēs zinām, ka tiešām ir viens paties, tas esi tu. Mēs bijām sarunājuši pret tevi darīt visu to, un tagad mēs tiešām redzam, ka tu esi īsts, patiesi, ticīgs cilvēks. Nesaku, ka kaut kas var būt tā, bet es varu pateikt to, ka Dievs bieži ir autors kaut kādām grūtajām situācijām, lai tajās grūtajās situācijās, kā ir tā dziesma, jo tumšāka nakts, jo gaišāka zvaigznes. Tāpēc manu gaismu cilvēku var ieraudzīt tad, kad uznāk kaut kāda tumsa. Un Apstuļu darbu grāmata 16. nodaļa 22 līdz 34. pantam. Ja? Tātad tas ir pirmais ļaunums, lai citi būtu glābti. Tāpēc neesi egoists. Kāpēc man tas viss? Tāpēc, ka tev tagad uznāca ļaunums, tev ir jābrauc pēc kaut kādām detaļām, tev ir jābrauc, tu stāvi uz ceļa, tev ir salūzus mašīna, tev piebrauc cilvēks, un tu vienkārši viņu sāc kontaktēties. Tu viņam uzdāvini pēc tam jauno darību, tu viņam uzdāvini vizītkartes, tāpēc ļoti svarīgi, lai tev arī mašīnā kaut kāds evaņģelizācijas materiāls ir. Lai tādā veidā tu vari cilvēkam kaut ko iesēt, jo citādīgi tu ar viņu nesatiktos, jo zini to.
Ir daudz tādas situācijas, mēs slimnīcā nonākam arī dažkārt sanāk kādam, ja? Un tas arī nav tāpat vien. Tur ir cilvēki, tā kā es jums esmu stāstījis Mihailam Mitrukam, viena no jaunākajām māsiņām, viņam ļoti mīļa bija. Viņa nonāca avārijā. Ārsts pateica iespējams, ka viņa nemaz nepaliks dzīva. Viņš tādā stresā, protams, uzreiz, ka viņš to sadzirdēja informāciju par viņu nonāca Dieva miers. Viņš saka, es dzirdu tādu informāciju, bet manā sirdī ir miers. Svētais gars viņam iedod mierināt, ka viņam viss būs labi. Un tiešām 2 nedēļas viņa tur pabija, viņa izrakstīja visu ar viņu kārtībā, bet tajā palātā bija meitenīte, kurai bija kaut nāves slimība, un viņa nezināja par Jēzu. Elīda viņai pastāstīja par Jēzu, viņa pieņēma Jēzu. Tā meitnīte aizgāja mūžībā, bet viņa aizgāja debesīs, saprotat? Tas nav tāpat vien, kas ar mani, kāpēc te ar mani? Kā bija brāļi, brauc uz kaut kādu Češņu, kaut kur uz turieni, grupa vesela aizbrauc, un tagad viņi iet pāri robežu, un viņus satver, saka, visi, mēs jūs pat iesēdināsim karcerī, jūs te braucāt, jūs te kaut ko darījāt, zināt, ka tagad komendants stunda, ka tagad vispār nevienu nelaiž, jūs šeit centāties šķērsot robežu, un tagad viņi sēž tajā uz robežu, tādi evaņģēlisti, tādi misionāri. Dievs, glāb mūs, Dievs! Tur bija viens pravietis, un Dievs saka, jūs jau esat glābti, lūdziet nevis par sevi, lūdziet par viņiem. Dievs, glāb šos cilvēkus, visus, kas mums šeit satvēruši, Dievs, glāb mūs. Un pēkšņi robežas priekšnieks ienāk iekšā. Ai, kā galva sāp. Viņi saka, mēs tās palūksim. Lūdziet, tik vispār tik slikti. Viņi, kas sāka lūgt, vienā mirklī galva pārstāja sāpēt. Kas jūs par cilvēkiem? Uz kurien jūs dodaties? Mēs uz turieni, mēs tur evaņģeli, mēs tur sludināt Dievu vārdu. Labi. Tūlīt pat brauksiet. Es jums bīstama teritorija. Es jums sūtīšu līdzi armīniekus, lai viņi jūs pavada līdz tam tuvākajam ciematam. Un viņi kā lieli priekšnieki armijas pavadībā aiziet līdz tuvākajam cietumam. Dievs ļaunumu vērsa par labumu. Bet, kad mēs neesam koncentrēti tagad uz sevi, nabadzīņi, mēs esam pazuduši, mēs esam glābti. Mums šajā mirklī jāpadomā, ko Dievs tu gribi ar šo visu pateikt. Nevis, par ko mums Dievs tāds sots? Mēs taču esam Dieva kalpotiem, par ko? Nevajag jautāt par ko, bet priekš kam? Vai priekš kā? Ko tu gribi izdarīt? Jo mēs sakam, Dievs, es gribu brīnumus! Daudz brīnumus! Tad būs daudz grūtības. Būs bezizējas situācijas, kur būs jābūt manam brīnumam. Tu to gribi? Nē, tā negribu. Tā vienkārši grib brīnumus, bet bez grūtībām. Tā nevar būt. Tā nevar būt. Apostļu darba grāmata 16, 22, 34. Apostļs Pāvils ar Sīlu izdzinuši ļauno garu no tās verdzenes, uzbrukums no it kā ļauno garu pasaules, viņus iemet tagad cietumā. Par ko cietumā? Mēs šeit evaņģelizējam, mēs taču labu darbu izdarījām, kā tā Dievs mums ir pieļāvis vispār. Paskaties. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa drēbes un pavēlēja tos šaust rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā. Domāju, ka asiņaini bija, ļoti novārguši bija. Un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēlu, tos iemeta cietumā dziļākajā vietā. Noteikti tur bija ļoti grūti elpot. Dziļākā vieta, tas nebija tas komforta zona, tur bija ļoti, ļoti smagi. Viņu kājas ielika siekstā, ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdami Dievu dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās, tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita varžas. Bet cietuma sargs uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobeni un gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki izbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī sauca sacīdams. Noteikti bija iespējams atziņas runa. Viņš zināja, kas notiek, viņš jūta garā, ka kaut kas nebūs labi. Un Dievs caur viņu tanī mirklī darbojās. Bet Pāvils skaļā balsī sauca sacīdams, nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit. Un viņš sauca pēc uguns, ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvilu un Sīlas priekšā un izvedis tos ārā sacīja, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Un viņu runāja Dievu vārdu viņam un visiem, kas bija tanī namā. Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces, un tūdaļ viņš tika kristīts pats un visi viņa piederīgie. Paskaties, cik daudz izglābās.
Ko dara apostols Pāvils? Dziedāja, slavēja Dievu kopā ar Sīlu. Bija pareiza atmosfēra viņu sirdīs. Viņi bija pareizajā garā. Viņi nebija noslēgušies pret Dievu. Viņi neuzdeva Dievam daudz jautājumus. Viņi zināja, ka Dievs ir uz troņa, ka Dievs manu dzīvi pavada. Un ja manas šīs sāpes atnesīs vismaz vienam cilvēkam glābšanu, es gatavs iet caur sāpēm. Šodien, zinot, ir bēres cilvēkam Čarlijam Kirkam. Reāli cilvēks ar lielu pārliecību, viņš maniem bērniem ir liels piemērs, pasies kāds pazīstams cilvēks, bet kā viņš par Jēzu, kā viņš stipri stāv un viņš nenosars viņam tur visādi, viņam tā kā izmēdi, visādi uzbruk, viņš viņiem visiem tik forši spēcīgi atbild. Es padomāju šo situāciju, vai Dievs šo ļaunumu spēja vērst par labu priekš cilvēku glābšanas? Es domāju arī. Viņš ir jau glābts, protams, sāpīgi, protams, dvēseli, protams, 2 bērniņi, protams, viņš arī ir dēls saviem vecākiem. Mēs to saprotam, dargie. Bet reiz zudīs debesis un zudīs zeme, un vairs ļaunumu nepieminēs, Bībelē teikts. Un tad būs glābtie cilvēki. Un tad, kā jūs šeit nonācāt? Es ieraudzīju jūsu video, es ieraudzīju jūsu ticību, jūsu pārliecību, kā jūs teicāt, ka es zinu, ka es esmu glābts un es būšu debesīs. Kur jūs būsiet? Un tie vārdi man ļoti spēcīgi aizskar. Ziniet, kā Dievs viņš ļoti darbojās. Un tāpēc iespējams, ka pat šī situācija, mēs neatradīsim atbildes visiem jautājumiem, bet es varu vienu pateikt, ka šī situācija ir atnesusi evaņģēlijam ļoti lielu popularizāciju. Es domāju, ka ir miljardi cilvēku, kas to ir skatījušies, uzzinājuši, saprotat? Un Dievs dara cilvēku glābšanai, pat šo te ļaunumu, viņš var vērst par labu, lai daudzi būtu izglābti, lai daudzi paklausās un ierauga to, ko šis cilvēks bija runājis. Daudz rullīšu no tā, kā viņš sludināja par Jēzu Kristu. Otrā lieta, ko es jums gribu pateikt. Iespējams, jums bija šī pieredze attiecībās ar cilvēkiem, kur jūs ir ļoti mocījuši. Ir bijis kāds darba priekšnieks tās darbā, kurš ļoti daudz ko jums netaisnība izdarījis. Jums bijuši darba kolēģi, kuri jūs ļoti ir apvainojuši, ir izsūkuši. Un tas ir otrais, ka tā mācība no pagātnes, viņa būs priekš nākotnes, lai tu varētu būt savā aicinājumā. Tātad tā grūtā dzīve, tas iepriekš, kas ir bijis, Dievs to nelieto, zini, kā, tagad, tā kā nocērt to, tas tev ir bijis, un tagad viss, tu zini to, ja tu esi, piemēram, bijis narcistiskās attiecībās, jā, kaut kas ļoti bijis tāds smags, jā, tas viss tev būs ļoti laba pieredze uz nākotni, lai tev būtu asāka redze. Jo es esmu izgājis caur iezabeliskiem uzbrukumiem, caur narcisu visādām lietām, un šodien, tu zini, kā suns, kad ir trenēts, viņam tur, es jau viņus jūtu. Reku ir, viņš toči ir, jā, viņš ir. Un saprat, kā tas ir bijis? No kā tas ir bijis? No tā, ka uz savas ādas. Un vai tas ir bijis patīkam? Tas nav bijis patīkam, tas bijis sāpīgi, bet tik labi pielec. Tik labi pielec. Tāpēc Mozus, tagad paņemam Mozus. Cik gadus viņš pavadīja Ēģiptē? Bībeles lasītāji. 40. Cik gadus viņš pavadīja tuksnesī, Jētrus? 40. Bija tie 40 gadi Ēģiptē pazaudēti priekš viņa? Nē, viņš bija mācīts. Viņš bija varants darbos un vārdos. Viņam bija liela pieredze. Tagad viņš aizmūk no Ēģiptes. Un tagad viņš atrodas tuksnesī pie sievas tēva. Ar pātagu staigā 40 gadus, ko viņš dara? Aitas gana. 40 gadus tuksnesī. Sakiet, tie 40 gadi pirms, kad viņš ganīja avis, viņam noderēs viņa kalpošana aicinājumu? Jā. Kā neviens cits Mozus tuksnesī pārzināja. Viņš tur 40 gadus pavadīja. Tā kā tevi Dievs gatavo, tas, kas notiek tavā dzīvē, tas nav, kā saka, tas nav, tramplīns, tā kā liekas kaut uz leju, bet tramplīns īstenībā beigās ir uz augšu. Īstenībā šī situācija, tas nav tā kā uz leju kaut kas, bet tas ir pakāpiens uz nākamo stadiju. Un ļoti labi tev noderēs kaut kādas lietas, kaut kādas situācijas, jo tas nebija tāpat vien, ka tev bija jāaiziet tā grūtā situācija. Dievs tev tanī mācīja.